Labdien vēlreiz, kas ir jau redzēti, un labdien pirmo reizi, kas nav redzēti. Uzņēmums un budžets. Ir dzirdēti mīti, ka tās nav divas savienojamas lietas, kad uzņēmumiem un budžets tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Es gan domāju, ka daudz no jums klātesošie varētu arī atspēkot šos mītus, jo arvien vairāk uzņēmumu ļoti detalizēti plāno savus ieņēmumus, lai pēc tam, protams, uz ieņēmumu pamata varētu arī kaut kādus izdevumus veidot. Ne tikai plāno, bet arī seko tam līdzi, un lai iekļautos bilancē, tātad starp ieņēmumiem un izdevumiem. Tāpēc šodien es pastāstīšu, kādas iespējas piedāvā Horizon saistībā ar budžetu, un ceru, ka kāds no jums arī ieinteresēsies tātad par šīm iespējām. Iesākumā tāds, tā kā varētu teikt, budžeta dzīves cikls, kādu es viņu stādos priekšā. Tad ir sastādīšanas process, kas ir diezgan smagnējs, nopietns un pagrūts. Kad ar to laimīgi tiekam galā, tad kaut kur tas budžets ir jāfiksē, tā, lai ar to var iepazīties arī visi pārējie cilvēki, kas ir saistīti ar budžetu. Tieši ikdienā ir, viņu darbība atkarīga no budžeta ieņēmumiem vai izdevumiem. Un tālāk jau kontrolēt, kas notiek. Kas notiek un kā pildās ieņēmumi, kas notiek un kā tērējās nauda. Tātad izlietojums var būt, diva veida. Viens ir atskaites, pēc kurām var veidot grafikus, analizēt un izdarīt secinājumus. Un otrs ļoti jauki būtu, ja ir jau dokumentu līmenī, kad gatavoju dokumentu, jau ir kontrole. Lai kā plāno, lai cik pareizi un detalizēti pieņem lēmumus, piemēram, gada sākumā, dzīve ir dzīve, notiek izmaiņas. Tātad izmaiņas arī atkal ir jāfiksē un atkal ir jākontrolē. Tāds nebeidzams iekšējs cikls budžeta procesa laikā, viena budžetēšanas, gada laikā. Paskatīsimies, kā tas viss iekļaujās Horizonā, jeb ko Horizons piedāvā, un par to arī parunāsim tālākā laika gaitā sīkāk. Horizons piedāvā divas opcijas no šīm 4 pozīcijām – fiksēt budžetu un pēc tam kontrolēt budžetu. Kā var fiksēt budžetu? Budžetu Horizonā var fiksēt vai ievadīt manuāli. Tātad, ja budžeta detalizācija nav, varbūt ļoti plaša un liela, tad var ievadīt ar roku. Var izmantot Horizon standarta funkcionalitātes iespēju ielasīt datus no Excel veidnēm. Un ir mums šobrīd Horizonā pieredze ar datu ielasīšanu no programmas MicroStrategy. Ja tātad uzņēmums izmanto šo sistēmu, tad tajā arī var veidot budžetu. Var veidot tātad to pirmo posmu, kas netiek nodrošināts Horizonā, jeb tā saucamā sastādīšana. Ja to nodrošina programmā MicroStrategy, tad mums ir pieredze datu ielasīšanā automātiski, lai nav vēlreiz jāveic manuālais darbs, ielasīšanu Horizonā. Kāds ir Horizonā budžets? Horizonā budžetu uzskaita pret dimensiju vai vairāku dimensiju kombināciju. Līdz ar to ir jāaktivizē dimensijas, pret kurām jūs, veicat budžeta ievadi, un jāsaveido klasifikātori Horizonā atbilstoši. Otra lieta, ar ko atšķirās budžets, vienam uzņēmumam no otra, ir, protams, arī detalizācijas pakāpe. Cik smalki tiek detalizētas budžeta summas? Vai budžeta summa ir par mēnesi, ceturksni, pusgadu vai gadu? Tātad tā ir konfigurācija vai iestatījumi, kas ir nepieciešami Horizonā. Tālāk Horizonā ir jau speciāls
saraksts, katalogu, teiksim, saraksts, kurā uzkrājās visi ievadītie budžeti. Šeit var redzēt, par piemēru es esmu paņēmusi 3 dimensiju kombināciju, kad budžets, teiksim, tiek ievadīts uz 3 dimensiju kombināciju. Tātad pa finansējumu veidu, pa struktūru vienībām un par, teiksim, dažādiem ieņēmumu vai izdevumu pozīcijām. Šajā sarakstā glabājās gan ieņēmumi, gan izdevumi. Var būt arī situācija, kā, teiksim, sākotnēji Horizonā uzsākot, teiksim, izmantot šo moduli, uzskaita tikai izdevumus. Arī tā var būt. Tad fiksē šeit tikai izdevumus. Tālāk Horizon piedāvā iespēju saņemt informāciju uz e-pastu par to, ka budžetā ir veiktas kaut kādas izmaiņas. Par to, ka vispār ir izveidots šim gadam, teiksim, budžets, un par to, ka izmaiņas, kas ir operatīvi tiek veiktas, ka tās ir iekļautas Horizonā, jeb tāda veikta Horizonā šī fiksācija. Ir viena iespēja e-pasts, otra iespēja, ja negrib saņemt e-pastā, iespēja pieslēdzoties Horizonam saraksta veidā iegūt informāciju. Tas gan nebūs tik operatīvi kā e-pasts. Tas būs tikai tad, kad jūs atjaunosiet pieslēgumu Horizonam. Ja jūs no rīta pieslēdzaties un visu dienu strādājat, tad faktiski informāciju jūs saņemat otrā dienā, slēdzoties klāt. Tādi ir, teiksim, šie fiksācijas veidi un iespējas pēc fiksācijas Horizonā. Tālāk otrs no posmiem, ko Horizons realizē, ir kontrole. To tālāk arī apskatīsim detalizētāk. Ir kontrole atskaišu veidā no finanšu pārskatiem un operatīvā izlietojuma atskaite un kontrole dokumentu līmenī. Finanšu pārskatu atskaite ir noderīga, lai veiktu tiešām analīzi, lai veiktu pretstatījumu, kādi ir plānotie ieņēmumi un izdevumi un kādi pretī ir faktiskie, tātad no grāmatojumiem. Tur arī tiek veidotas formulas, kurās pretstata grāmatojuma informāciju un budžeta informāciju. Un atskaites veido jau katrs uzņēmums pēc savas detalizācijas pakāpes un pēc saviem, teiksim, ieņēmumu izdevumu veidiem. Pēc tam, kad atskaite vienu reizi ir noformēta un izveidota formula apraksti, atskaiti rēķina jau regulāri pēc vajadzības, norādot periodu, kādam rēķina un detalizācijas pakāpi kādā rēķina. Manā piemērā esmu šeit uzlikusi tātad aprēķinu no gada sākuma līdz šodienai un ar detalizāciju pa struktūru vienību. Detalizācijā var norādīt vienu konkrētu, teiksim, struktūru vienību, kurai šajā brīdī gribu izanalizēt budžetu, teiksim, rādītājus, var norādīt, kā manā piemērā ir, teiksim, grupu, un grupai savukārt var aprēķinu veikt, detalizējot pa visām pozīcijām, kas atrodas apakšā zem grupas, vai arī tajā gadījumā izvēlās šo izvēršot apakšlīmeņus, vai arī vienā summā visai grupai kopā. Tad ir 3 faktiski iespējami aprēķina veidi. Atkarībā no aprēķina veida ir arī rezultāts. Ja ir uzrādīts visām struktūru vienībām ar izvēršanu uz leju, tad arī vienā atskaitē iegūst rezultātu gan pa struktūru vienību, gan pa augšējo grupu. Vai arī uzreiz jau norāda un izrēķina tikai vienai struktūru vienībai. Sarakstos, kā jebkurā Horizon sarakstā, ir iespējama filtrēšana, līdz ar to var izrēķināt visām uzreiz un atfiltrēt vajadzīgo struktūru. Un ir iespējams tātad standarta variants izsūtīt datus uz Exceli, kur var jau veidot grafikus un analīzes, vai arī piedāvā, teiksim, Horizonā izveidot izdrukas formu, kurā, teiksim, izdrukājās rezultāti. Arī vai nu visām struktūru vienībām kopā, vai pa konkrēto struktūru vienību, kā šajā gadījumā. Man ir piemērs, kurā esmu salikusi budžetu, faktisko izlietojumu un procentuāli. Cik tā izpilda ir procentuāli pret budžetu.
Finanšu pārskatos atskaites tiek iegūtas no grāmatotiem dokumentiem. Tātad tā ir informācija, kuru jūs varat analizēt par ilgākiem laika periodiem, pa mēnešiem, pa gadiem, pa pusgadu. Operatīva atskaite ir izlietojuma atskaite. Tā ir atskaite, kurā jūs iegūstat informāciju jau par sagatavas statusā esošiem dokumentiem, pat negrāmatojot. Vienīgā vēl piebilde ir tāda, ka šī atskaita gan kontrolē tikai izdevumus. Operatīvi neesam plānojuši ierobežot ieņēmumus. Jo jebkurš uzņēmums priecāsies, ja viņš saņem vairāk nekā ir ieplānots, tāpēc šāda operatīva atskaite pret analīzi ieņēmumiem nav. Viņa ir tikai pret izdevumiem. Ko šādā atskaitē var redzēt? Atskaite uzrāda rezervētās summas, atskaite uzrāda izlietotās, tātad kopā, kāds ir budžeta un kāds ir budžeta atlikums. Te ir arī piemērs ielikts, kā divējādi var plānot budžetu un kā var grāmatot faktisko izpildi. Var plānot un grāmatot vienādās dimensiju kombinācijās, tātad uz, zemāko pozīciju. Manā gadījumā, uz izdevumu pozīcijām, uz katru konkrēto izdevumu pozīciju arī plāno budžetu un atraksta grāmatvedībā faktu. Un ir iespējams otrs variants, kad budžetu plāno uz tādu, uz virsgrupu, manā piemērā saimnieciskās darbības izdevumi, bet grāmatvediski katru dokumentu grāmato jau pret zemākām pozīcijām, tad saimnieciskās darbības izdevumi tiek vēl smalkāk detalizēti. Arī šajā gadījumā, ja tā tiek plānots, programmas saskaita kopā kopējo uz virsgrupu un arī parāda katram un atlikumu. Atskaite dod iespējas arī caur darbībām iegūt informāciju līdz pat dokumentam, tātad kādi dokumenti veido šo izlietojumu. Tās tātad ir diva veida atskaites, kādas ir iespējams priekš budžeta kontroles un analīzes. Par dokumentu līmeni. Lai varētu kontroli nodrošināt jau dokumentu līmenī, ir vajadzīga vēl nedaudz papildus konfigurācija. Un ir jānorāda vēlreiz dimensijas, pret kurām veikt kontroli. Jo var gadīties situācija, ka budžets tiek vadīts iekšā smalkākā detalizācijā uz vairāku dimensiju kombināciju, kā manā gadījumā uz 3 dimensijām, bet kontroli pie dokumentu apstrādes, nevis pie atskaitēm, bet tieši pie dokumentu apstrādes ir jāveic uz mazāku dimensiju skaitu. Varbūt ne uz visām 3, bet tikai uz 2 dimensijām. Un ir jānorāda arī šī dokumentu kontroles stingrība un veids. Ir jānorāda, cik stingri jūs gribat kontrolēt. Un tas arī tātad katrs uzņēmums skatās pēc savas situācijas. Iespējas ir 2. Ir brīdināt un aizliegt. Un tālāk skatīsimies, par ko tad programma brīdina vai ko viņa aizliedz. Un otrs ir jāpasaka, pret kādām summām kontrolēt. Vai kontrolēt visam gadam, kaut arī dokuments ir šobrīd maijā, kontrolēt uz visu gadu, vai kontrolēt tikai līdz tam mēnesim, par kur ir dokuments. Tātad kaut kādi komunāli izdevumi, piemēram, nevis uz visu gadu, jo pavasaru nebūs komunāli izdevumi, bet viņi sāksies atkal rudenī, tātad tikai līdz tam datumam, kad ir dokuments. Un to arī katrs uzņēmums izveido, pēc sava. Lūk, kad ir norādīta šī konfigurācija, kas notiek ar kontroli? Lūk, maksājuma dokumentu sagatavojot, programma jau pārbaudīs, tikko jūs aizpildat sadalījumu un norādat dimensijas, kuras piedalās kontrolē, programma pārbauda, vai atbilstoši šīm dimensiju kombinācijām budžetā vispār ir plānota nauda, un ja ir plānota nauda, vai pietiek tās naudas. Un iegūst šādu paziņojumu, ja naudas nepietiek. Paziņojums atkarībā no stingrības pakāpes ir vai nu kā kļūda, vai kā brīdinājums.
Un tekstā var redzēt, kurām dimensiju kombinācijām pietrūkst nauda, kāds ir budžets, kāds veidotos pārtēriņš, ja šo dokumentu jūs izpildīsiet, un kādas summas ir rezervētas. Es jau otrais minu vārdu rezervētas summas. Ko programma saprot ar rezervētām summām? Tad visi maksājuma uzdevumi, kur ir statusā sagatave, visas tās summas tiek saskaitītas tajā dimensiju kombinācijai atbilstoši un tiek uzskatīts par rezervētām summām. Tātad jūs viņus Horizonā esat sagatavojuši, bet bankā viņas vēl nav izpildītas. Tas nozīmē, ka redzot šādu rezervēts, jūs varat izvērtēt, ka varbūt tas dokuments, ko jūs šobrīd gatavojat, ir aktuālāks, ir būtiskāk par viņu samaksāt, un jūs varat iet un izdzēst kādu no rezervētajām summām, kurai varbūt nav vēl apmaksas termiņš iestājies, un palaist uz izpildi šo maksājumu uzdevumu. Ne jau vienmēr ir situācija, ka naudas pietrūkst. Bieži ir situācija, ka naudas vēl ir, bet ir svarīgi zināt, cik ta viņas vēl ir. Un ir iespēja arī maksājumu tieši tāpatās aizpildot sadalījumā dimensijas, ir iespēja redzēt, kāds ir uz konkrētām budžeta dimensiju kombinācijām, kāds konkrēti ir budžeta atlikums. Tā ir tā pati summa, ko var redzēt operatīvajā atskaitē. Bet tad šo summu jau redz cilvēks, kas gatavo maksājumu uzdevumu. Kas ir ar grozījumiem vai izmaiņām? Jā, tad sākumā apskatot to kopējo ainu par budžetu procesu soļiem, minēju, ka, lai cik labi plāno, protams, dzīve ir dzīve un ir izmaiņas, un kas notiek ar izmaiņām, kā ar izmaiņām darīt Horizonā. Horizonā izmaiņas var ievadīt iekšā tieši tāpatās kā budžetu, vai nu ievada viņus manuāli ar roku, vai ar Excel veidni, vai no MicroStrategy automatiski ielādēt datus var. Un kamēr notiek šis izmaiņu fiksēšanas process, darbs programmā netiek apturēts un netiek kaut kāda veidā ierobežots. Programma strādā ar tām summām, kas jau ir budžetā. Un tikko budžeta izmaiņas visas ir savadītas, tad šīs izmaiņas ieslēdz budžeta kontrolē. Var redzēt atšķirību, ka, teiksim, kamēr viņas nav līdz galam, jūs neesat droši, ka līdz galam viņas ir pabeigtas, jūs viņas neiekļaujat kontrolē, un programma strādā ar līdzšinējām budžeta summām. Tikko esat kopumā visas izmaiņas ievadījuši programmā, jūs viņas iekļaujat kontrolē, un programma kontrolē jau dokumentu sagatavošanu pret jaunajām summām, izmainītajām. Tās visas iespējas, ko es jums tikko izstāstīju, jau ir Horizonā un ir jau pieejamas. Bet mēs domājam arī par attīstību, ko mēs vēl varētu saistībā ar budžetu uzlabot. Un tagad sanāk tā, kad parasti saka, mēs ejam soli uz priekšu un attīstam šādu un tādu funkcionalitāti. Man tā jocīgi sanāk teikt, mēs ejam uz priekšu, lai attīstītu jaunu funkcionalitāti, bet principā mēs kāpsimies soli atpakaļ. Kāpēc soli atpakaļ? Mēs pakāpsimies soli atpakaļ, lai varētu apskatīties, kas notiek ar to saistību dokumentu vēl pirms maksāšanas. Tātad vēl pirms tam, kad jūs veidojat jau maksājumu uzdevumu par rēķinu vai pavadzīmi, jau teiksim, dokumenta ievadas brīdī, kad jūs vadat iekšā programmā rēķinus vai pavadzīmes, jau tajā brīdī, lai programma varētu nokontrolēt, vai jums būs naudas pēc šobrīdējās situācijas budžetā, vai būs naudas, ko maksāt par šo rēķinu. Lūk, tad, lai to realizētu, mēs plānojam, ka preču dokumentos, visos saistību dokumentos nāktu klāt divas jaunas kolonas. Kolona par budžeta gadu, tad tas būtu gads, kura gada budžetā nauda ir jāskatās. Gada laikā tas nav tik aktuāli. Aktuāli tas parādās gada beigās, kad jūs, teiksim, zinat, ka jūs vadat iekšā rēķinu, kuru jāmaksā nākošajā gadā, apmaksas termiņš viņam ir nākošais gads, tad jūs šeit norādot
nākamo gadu, programma šajā gadā summas nerezervēs un jums ļaus to rēķinu saglabāt. Otra kolona ir par budžetā rezervētajām summām. Automātiski kolonas tiek aizpildītas ar rindiņu summām, pieņemot, ka jūs maksāsiet visu summu, kas ir rēķinā, bet jums tiek dot iespēja arī samazināt summu, ka jūs maksājat tikai daļu. Tas ir aktuāli tad, ja jums ir rēķini ar dalīto apmaksu. Ka jums ir, teiksim, piemērs varētu būt nekustamā īpašuma nodokļa paziņojums, kur ir visa kopējā summa, bet jāmaksā viņi ir 4 daļās. Jūs varat šeit izlabot summu sākotnējo, kura ir pirmajā reizē jāapmaksā. Ja jūs zinat, ka jūs maksāsiet pa daļām. Ja reiz tiek maksāts pa daļām un ir jābūt iespējai kontrolēt, kādas summas tad ir rezervētas, kādas nav, cik ir jāmaksā, cik nav jāmaksā. Līdz ar to ir plānots saraksts, kas tā arī saucās līdzekļu rezervācijas saraksts, kurā ir redzami visi dokumenti, pret kuriem ir rezervēta budžetā nauda. Faktiski no bankas jau nekas vēl nav aizskaitīts. Faktiski jau nauda bankā ir. Tas ir tikai plānojums, kad jūs maksāsiet, kādas summas jums rezervēt. Un tātad šeit ir redzama rezervētā summa, un šeit ir redzama tā atceltā summa, kuru es apzināti esmu atbīdījusi tā kā malā, kuru es šajā brīdī maksājot vēl nemaksāšu. Maksāšu tikai šo summu. Tajā brīdī, kad veido maksājumu uzdevumu par rēķinu, tad veido maksājumu uzdevumu un tam piesaist rēķinu, tad ir iespēja programma uz sadalījumu pārnest tikai rezervēto summu un arī šeit dokumentu kopsumā pārnest tikai rezervēto summu. Tas nozīmē, ka jūs varat pārcelt, teiksim, atbildību par to, kādas summas maksāt no tā cilvēka, kas veido maksājumu uzdevumu, uz cilvēku, kas, teiksim, menedžē vairāk, teiksim, pārvalda šos budžeta līdzekļu resursus, un viņš strādā ar to līdzekļu rezervācijas tabulu. Un tajā viņš var koriģēt summas, kādas maksāt un kādas, teiksim, atcelt. Lūk, tāds kopumā izskatās vēlreiz budžetēšanas tas process, kādu es viņu redzu, un šeit ir pozīcijas, kuras realizē Horizons, un pozīcijas, kuras nerealizē Horizons. Jāsaka ir tā, ka arī neesam plānojuši iekļaut Horizonā sastādīšanas, teiksim, procedūras un izmaiņu fiksēšanas procedūras, jo ir programmas, kuras jau lieto uzņēmumi, un, teiksim, tāpēc arī ir drīzāk šī integrācija starp dažādām sistēmām, ar kurām jūs fiksējat budžetus. Ko Horizonā esošā budžeta funkcionalitāte nodrošina un kādas ir priekšrocības? Tātad jums vienā sistēmā atrodās gan plānotās ieņēmumu un izdevumu summas, gan faktiskās summas. Līdz ar to jūs varat veidot dažāda veida šīs atskaites, un jūs varat dokumentu sagatavošanas brīdī jau iegūt informāciju par to, kādas naudas ir uz plānotajām pozīcijā, un, teiksim, vai vispār nauda tur vairs ir. Tā kā Horizonā ir vairāk moduļu, teiksim, šī uzbūve, tad pilnu šo budžeta kontrolas un uzskaits procesu Horizonā nodrošina 2 moduļi. Bāzes modulī ir budžeta fiksēšana un finanšu pārskatu aprēķini, tātad atskaites, ar kuru palīdzību analizēt gan ieņēmumu, gan izdevumu izpildi, kā plāns izpildās un realizējās. Un ir atsevišķi šis kontrolas modulis, kurā gan tātad ir fiksēšana un finanšu pārskatu atskaites, gan nāk klāt arī iespēja veidot operatīvās atskaites un veidot, nodrošināt kontroli par budžetu jau dokumentu sastādīšanas brīdī.
Tas no manas puses ir viss. Ļoti ceru, ka izvērtējot, dzirdēto un saprotot, kas jums ir saistošs vai nav saistošs, jūs sniegsiet mums arī atgriezenisko informāciju, lai mēs jums varam piedāvāt Horizonā budžeta funkcionalitātes iespējas. Vai ir jautājumi? Jā. Ir, teiksim, balstīts uz to, ka naudas konta, atlikums naudas kontos. Jā. Nē. Horizons pats parāda Excel veidni. No budžeta tās klasifikātoru saraksta var izveidot Excel veidni, kur jāimportē. Jūs varat tajā veidnē. Horizonā datu imports jebkura veida ir no Horizon Excel veidnēm. Jā. Tas pats, kas pamatdatu klasifikātoriem, tas pats arī budžetā. Ir konkrēta veidne, lai viņš zina, kurā. Jā. Jā, tāda iespēja. Vai ir vēl jautājumi? Tāpēc es saku, teiksim, tāpēc arī ir vēlme dzirdēt jūsu viedokli, cik jums der šobrīd esošā funkcionalitāte un kādas, teiksim, ir jūsu uzņēmuma vajadzības un vēlmes un skatīties, ko mēs varam vai nevaram programmā, teiksim, pilnveidot. Tās ir iespējas, kas šobrīd ir programmā. Šobrīd peļņas zaudējuma plūsma nav programmā. Budžets pēc tādas plūsmas.